Motobraucēji, pirms tu taisies braukt šogad pirmajā motobraucienā, paklausies. Tiem, kuriem šī nebūs pirmā motosezona, tie jau droši vien zinās, bet tie, kuriem šī būs pirmā motosezona, gan iesaku paklausīties. Pirmkārt, kamēr neredz ārā divstāvīgos kaķus, atceries, droši vien kā ārā vēl ir pārāk augsts, un motocikla riepa būs cieta. Jo cietāka ir riepa, jo sliktāk ir saķere, tāpēc vajadzētu izvairīties no ļoti straujiem un asiem manevriem, kamēr temperatūra nav paaugstinājusies. Otrā lieta. Noteikti tu jau būsi pamanījis, ka bedres kā sēnes pēc lietus uzrodās pēc ziemas. Bedres, izdrupušu asfaltu un pa ziemu izkaisītās smiltis. Nepēķi apkārt meitenes, bet skaties uz ceļu. Nākamais. Tikko ir beigusies gara ziema. Tev kā jaunajiem motobraucējiem varbūt drusciņi jau ir piemirsies, kā tad ar to moci bija braukt, un tu vari būt drusciņi iestīvējis. Arī autobraucēji var nedaudz būt iestīvējuši un aizmirst, ka jāskatās spoguļos ir 2 reizes un jāuzmanās no mocīšiem. Tāpēc braucot, ievēro piesardzību. Un brauc ar domu, ka tu redzi visu, bet tevi neviens neredz. Un kā pēdējo droši vien jāpiemina tās, ka parasti pavasarī nav tik ļoti silti. Un tev kā braucējam pašam vajadzētu saģērbties drusciņi siltāk, jo ja tu būsi sasalis un stīvs, nekāda veiklā braukšana tev nesanāks.